Aicina Paulstradiņas Kliniskās universitātes slimnīcu, hroniskas nieru aizstāja terapijas efektivitātes uzlabošana Latvijā, kvalitātes un izmaksas modelis, kā ārstēšanas un finansiālās ietekmes rīks, izmantojot Latvijas nieru slimnieku reģistru. Lūdzu, un atceramies, tur sensors. Labdien, klātesošie! Ar nelielām pārmaiņām es vēlos prezentēt modeli, kurš varētu ieviest lielākas pārmaiņas. Un es prezentēšu modeli par hroniskas nieru aizstāju terapijas pacientu ārstēšanas un izmaksu efektivitātes uzlabošanu Latvijā, izmantojot Latvijas nieru slimnieku reģistru. Mani sauc Kārlis Rācenis, un tad, kāpēc varbūt es šodien prezentēju, tas ir varbūt nedaudz personīgs stāsts, ko, diemžēl, nefrologiem Stradiņas slimnīcā sanāk redzēt salīdzinoši bieži. Un tas ir stāsts par 24 gadus vecu meiteni, kur slimo ar imunoloģisku nieru slimību, kura, diemžēl, rezultējās ar to, ka šai sievietei diezgan agrīni aiziet bojā nieres, un tas nozīmē, ka viņa nevis mirst, bet mēs veicam mākslīgo nieri. Un šī mākslīgā niere ir divējāda. Viens veids ir hemodialīze, tas nozīmē, ka šis cilvēks 3 reizes nedēļā, 4 stundas ilgi dodas uz ambulatoru dialīzes centru, kur tiek attīrīts asinis, un pēc tam cilvēks tālāk var darboties un darīt savas ikdienas lietas, vai arī peritoneālā dialīze. Tad šī paciente gāja tātad uz ambulatoro centru un veica šo hemodialīzi, kas ir viens no nieru aizstāju terapijas veidiem. Diemžēl šai pacientei ļoti grūti gāja, un viņai attīstījās smagi elektrolītu vielmaiņas traucējumi. Viņai nācās iziet vairākas invazīvas procedūras, bija vairāk izmeklējumi, operācijas. Tad viņai pievienojās smaga mazasinība, nieru mazspējas gadījumā ir jādod hormoni, kas to varētu labot, bet tas hormonu daudzums bija milzīgs, kas viņai bija nepieciešams, un bija atkārtots asins pārliešanas, un pašās beigās, diemžēl, 29 gadu vecumā šī pacienta nomira nieru aizstāju terapijā no terminālas nieru mazspējas. Un tad, protams, mums kā ārstiem un arī māsām un visiem pārējiem rodas jautājums, kāpēc tā tas notika, kāpēc nenotika savādāk. Viena lieta, kad nenotika patiesībā šai pacientei adekvāta analīžu izvērtēšana, laicīga ārstēšana, lai neattīstītos šīs smagās komplikācijas, tāpat netika precīzi diagnosticēts cēlonis, kāpēc tā mazasinība ir tik ļoti izteikta, kāpēc šai pacientei ir nepieciešams asins pārliešanas un tā tālāk. Un galu galā, kāpēc tik jauna sieviete nenokļuva nieres transplantācijā, kas patiesībā Latvijā ir ļoti pieejama. 1 gada laikā praktiski visi pacienti, kur nokļūst nieres transplantācijas gaidītājs sarakstā, saņem nieres transplantātu. Tātad šie visi jautājumi mūs noved pie tā, ka mums patiesībā Latvijā pastāv nepietiekama ārstēšanas kvalitātes izvērtējuma, pasākuma un arī uzraucība nieru aizstāju terapijas pacientu populācijā. Tiek ilgstoši veikta dialīze, hemo vai peritoneālā, un netiek veikta transplantācija, attīstās smagas komplikācijas. Tas, protams, ļoti ietekmē dzīves kvalitāti gan pacientam un arī patiesībā viņa iznākumu letalitāti. Tāpat tās netiek veikts izmaksu izvērtējums, cik tad tas maksā, ja mēs efektīvi neārstējam un kvalitīvi šos pacientus, cik daudz valsts iztērē finansējumu, un mēs nevaram arī veidot nākotnes prognozes, un, protams, mums trūkst kvalitīvu datu, lai veidotu atbilstošas rekomendācijas Latvijas apstākļiem un arī epidemioloģisko situāciju, lai izvērtētu, kā tad labāk ārstēt šos pacientus. Un šis ir varbūt projekta algoritms, kas patiesībā ir ļoti sarežģīts, tas ietver ļoti daudz dažādus aspektus, daudz speciālistus, bet vienkāršoti tas būtībā ietver pacientu, kurš ir nieru aizstāju terapijā, kuram ir termināla nieru mazspēja, kurš vērš pie nefrologa. Tālāk tiek pieņemts lēmums, ka pacientam ir nepieciešama nieru aizstāju terapija, piemēram, hemodialīze vai peritoneālā, un šīs programmas ietverā pacientiem tiek veikts analīzes. Pēc tam šīs analīzes tiek apkopots un būtu jānosūta nieru slimnieku reģistram, kas plānots viņu pārveidot, uzlabot šī projekta ietvaros. Tālāk no šī reģistra šie dati anonimizētā veidā dotos uz nieru aizstāju terapijas metodisko centru, kurš arī tiktu nodibināts šī pilotprojekta laikā. Metodiskais centrs konkrētiem ambulatorajiem dialīzes centram sniegtu rekomendācijas, kas ir jāuzlabo ārstēšanā, kas ir jādara. Pēc tam, protams, tas tieši ietekmētu dzīves kvalitāti un dzīvības pacientam, respektējot to, ka šīs rekomendācijas tiek ieviestas. Pēc rekomendāciju ieviešanas notiek otrais aplis un atkal tiek saņemta atgriezeniskā saite metodiskiem centram, kā tad šīs rekomendācijas ir darbojušās un tiek veidotas jau jaunas rekomendācijas. Tāpat tās tiek izskatīts, vai pacienti no nieru aizstāju terapijas
terapijas peritoneālās un hemodialīzes tiek nosūtīti uz nieres transplantācijas izvērtēšanu, ja nē, kādi ir bijuši cēloņi. Un tas, protams, arī rezultēsies ar to, ka mums palielināsies cilvēku skaits, kuriem ir veikta nieres transplantācija, kas ir daudz efektīvāka un cilvēkam draudzīgāka metode. Un, protams, arī datu apkopojumu, datu kopas ar rekomendācijām nonāktu Nacionālā veselības dienestā un SPKC, lai vērtētu epidemioloģisko situāciju un īstenībā, lai vērtētu arī, vai pakalpojums tiek veikts kvalitīvi, un ja viņš netiek veikts kvalitīvi, vai šis pakalpojums patiesībā valstī ir jāapmaksā un jāpakļauj pacienti šādam riskam. Līdz ar to tie galvenie iegūmi būtu tikt uzlabota ārstēšanas kvalitāte. Tas galvenokārt patiesībā modelis ir vērsts tieši uz pacientu, tiktu saņemt atgrieziskā saiste arī ārstniecības centriem un personām. Tiktu izveidots pilnvērtīgs nieru slimnieku reģistrs, kas mums ļautu izvērtēt situāciju, kāda tā ir mūsu valstī. Tiktu izveidots nieru terapijas metodiskais centrs ar rekomendācijām atbilstoši mūsu vajadzībām, Latvijas iespējām un apstākļiem. Tāpat mēs palielinātu transplantācijas pacientu skaitu, jo galvenokārt mēs palielinātu to pacientu skaitu, kas atrodas transplantācijas gaidītāju sarakstā, kas patiesībā šobrīd ir salīdzinoši mazs. Mums ir nepietiekami daudz pacientu, bet dialīzes pacientu mums īstenībā ir diezgan daudz. Tāpat tiktu veidot priekšlikumi un ieteikumi likumdošanas izmaiņām, lai šo modeli varētu ieviest nākotnē, jo mēs paredzam, ka tas varētu būt kā tāds unikāls modelis, kas var kontrolēt regulāru un ilgstošu nieru aizstājterapijas kvalitāti. Un, protams, ka finansiālās ietekmes prognozēšana un iegūmu noteikšana. Tas īstumā viss. Šie ir tie galvenie cilvēki, kas ir strādājuši pie šī modeļa izstrādes, tā kā es droši varu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Kārli! Tā, cerēsim, ka viņi tev palīdzēs tur pār plecu skatoties. Jautājumi ir. Kur man te pazudās? Tā, pazudās. Mēģinu saprast. Tā, labi, sākam no augšas. Man kā pacientam ir vienalga, ir vai nav reģistrs. Kas man no tā mainās reāli dzīvē? Jā, tas ir vienīgais veids patiesībā. Šis nav par reģistra ieviešanu, šis ir par to, reģistrs tiek izmantots kā rīks, lai mēs varētu izvērtēt, vai šī pacienta ārstēšana ir kvalitatīva. Mēs nevaram, mums nav kā ārstiem tiesības doties uz jebkuru citu ambulatoru ārstniecības iestādi un pārbaudīt, vai tur ir kvalitīva ārstēšana. Tad reģistrs ir veids, kā mēs to varētu darīt anonimizēti. Līdz ar to bez reģistra nemaz šis nestrādā. Tāpēc reģistrs ir vajadzīgs, lai saņemtu anonimizētu datus, un tad metodiskais centrs var izvērtēt, teikt, hei, tur ir problēma šiem cilvēkiem, kuri ir, es nezinu, kaut kādā konkrētajā pilsētā X nieru aizstājterapijā, viņiem ir neatbilstoša terapija, viņi nav kvalitīva, mums ir kaut kas jādara. Pirmais ir rekomendācijas, un tālāk jau ir citas iespējas, kā mēs to organizējam. Par šo reģistri. Reģistrs tik vairāk kārtas pieminēt, un reģistrs arī būs nepieciešams šī projekta īstenošanai. Bet vai tas nozīmē, ka līdz šim esošais reģistrs vienkārši netiek pilnvērtīgi izmantots? Valstī patiesībā mums ir noteikts viens oficiālais reģistrs, tas ir vēža reģistrs. Šis nieru aizstājterapijas reģistrs šobrīd funkcionē daļēji, viņš ir voluntārs pasākums, to veids šeit klātsošā profesora Kuzema, viņa vienkārši šos datus iegūst, apkopo un viņus analizē epidemioloģiskā situācijā. Mēs gribam šo reģistru paplašināt, izveidot daudz kvalitatīvāku, lai mēs viņu varētu izmantot kvalitātes izvērtējumam. Šobrīd esošais reģistrs mums neļauj analizēt datus, lai mēs varētu noanalizēt to kvalitāti un dot to atgrieznisko saiti. Šobrīd mēs varam tikai un vienīgi apzināt voluntāri epidemioloģisko situāciju Latvijā. Tad principā ar šo projektu tas kļūtu par obligātu rīku. Mēs ar projektu viņš noteikti nekļūst par obligātu rīku, jo projekts nav noteikts MK noteikumos vai kādā citā veidā likumiski, bet tas ir iekļauts arī patiesībā pilotprojekta izstrādes laikā, ka paralēli mēs strādātu arī ar likumdevējiem, ka šis projekts, ja viņš strādā, tad viņu vajadzētu ieviest kā obligātu, un pēc tam viņš būtu noteikts vai no MK noteikumos. Mēs esam daudz runājuši par to, kā tas varētu izskatīties, bet būtu jāatrod tas juridiskais ietvars un arī, protams, arī kā tad viņu finansēt pēc tam,
caur tarifiem un tā tālāk. Mēs par to esam domājuši, bet tam vajadzētu būt patiesībā obligātam, ja nieru aizstāja terapija tiek nodrošināta, kāds centrs tāda nodrošina šo pakalpojumu. Viņš nemaz nevar nodrošināt pakalpojumu, ja viņš nesniedz datus par to, cik kvalitatīvi viņš to veic. Jo godīgi man jāsaka, cik es strādāju medicīnā, un tie šobrīd ir 15 gadi, es neesmu daudz redzējis, ka mūsu valstī kāds kontrolētu ārstēšanas kvalitāti. Vai šajā pilotprojektā ietvers tikai pacients un ārsts vai arī citas ārstniecības personas? Jā, šis pilotprojekts galvenokārt, protams, ietver pašu pacientu un tur ietvērti arī ārsti, bet tas patiesībā attieksies uz ļoti plašu spektru speciālistiem, īpaši arī nieru aizstāja terapijas māsām un patiesībā praktiski ikvienu cilvēku, kas ir iesaistīts šajā te procesā, kas ir nieru aizstāja terapija. Tad patiesībā tas ir tāds universāls un integrāls modelis visai veselības aprūpei, kas strādā šajā jomā. No tā arī, ko mēs dzirdējām no šī piemēra, pirmkārt, kāpēc līdz šim tas nav sakārtots? To jūs jautājat man, bet es to varētu jautāt veselības ministrijai, piemēram. Jūs saprotiet, mēs kā ārsti, tad, es domāju, ka šis projekts, protams, ka mums tas, no nozares iekšienes runāt par kvalitātes problēmām, es domāju, ka Latvijā ir grūti, jo tev noteikti, ka pēc tam seko pārmetumi. Līdz ar to šis ir viens no pirmajiem soļiem, kas, manuprāt, mums ir drosmīgs solis runāt par kvalitātes uzlabojuma nepieciešamību. Un šis ir tas veids, kā mēs to esam redzējuši. Mēs esam to runājuši, pārunājuši, bet, acīm redzot, mēs līdz galam neesam sadzirdēti, jo mēs patiesībā šos pacientus redzam katru dienu, un ir daudz dažādas problēmas, kas šajā nieru aizstāja terapijā pastāv, un patiesībā tā tas godīgi sakot, nevar turpināties. Un viena pati Stradiņas slimnīca to nevar izkontrolēt bez tādas centralizētas ietekmes. Kāpēc ārsti nesūta pacientu uz transplantāciju? Kāpēc? Kāpēc viņi nesūta uz transplantāciju? Tāpēc, ka, ja es drīkst pavisam rupji teikt, tad pacienti nieru aizstāja terapijā, hemodialīzē ir pakalpojuma apjoms. Tajā brīdī, kad viņam tiek veikta nieras transplantācija, tad viņam vairāk hemodialīzi nevajag. Tad viņš pazūd no šīs hemodialīzes programmas. Tas nozīmē, ka pacientu skaits ambulatorijā programmā jums samazinās. Tas nozīmē, ka jums kā ārstniecības iestādē būs mazāk pacientu, mazāks finansējums un tā tālāk. Bet tā ir viena no problēmām, ko mēs arī gribam risināt, jo šobrīd mums Latvijā ir 50 pacienti, kuri gaida nieras transplantācijas recipientu sarakstā. Pasaules literatūra rāda, ka mums vajadzētu ap 100, 110. Mūsu mērķis ir 150. Kopā šādi pacienti, kas varētu kandidēt uz nieras transplantāciju reāli Latvijā, ir 700. No viņiem potenciāli būtu 150, un mēs gribētu arī to sasniegt. Bet jums ir jāsaprot, ka tātad, kā jau es teicu, šis nav par ārstiem vai par māsām. Šis ir reāli par pacientiem, kuri atrodas nieru aizstāja terapijā. Jo kāds savukārt klausoties šo, kā jau pieminēju šo naudu, tāpēc paturpināsim par naudu. Vai nebūs tā, ka vairāk naudas vajadzēs, jo vairāk transplantācija būs? Kur esot efektivitāte? Vēlreiz nesapratu šo. Vai nebūs tā, ka jo vairāk transplantācijas, jo tas dārgāk, jo vairāk naudas vajadzēs? Redzat, transplantācija kopumā ir lētāka nekā nieru aizstāja terapija. Jūs varat saskaitīt, tai pacientē veic 3 reizes nedēļā visu laiku, jo kamēr neveic transplantāciju, tas ir jāturpina visu dzīves ilgu procesu, respektīvi tās ir 13 reizes mēnesī. Izmaksas aptuveni ir 3000 ar medikamentiem līdz 4000 vienam pacientam mēnesī. Saskaitiet, cik tas ir gadā. Tas ir tiešās izmaksas. Tad ir netiešās. Dialīzes pacientiem ir pirmā invaliditātes grupa. Patiesībā viņiem ir ļoti grūti strādāt. Viņi nav darbspējīgi. Tas ir ļoti grūti savienot darbu ar šo te dialīzi. Tajā brīdī, kad tiek veikta transplantācija, cilvēks dzer zāles, bet viņš atgriežas normālā darba tirgu. Viņam nav jābrauc 3 reizes nedēļā, jāslēdzās pie aparāta, kurš attīra asinis, kur ir ļoti daudz komplikācijas. Tas atgriež cilvēka nieru funkciju normālā situācijā. Un tas pirmajā gadā varbūt ir par 10–15% dārgāk kā dialīze pirmajā gadā pēc transplantācijas, bet 2., 3. ar katru gadu tās izmaksas krietni krītās un samazinās. Un tās ir tieši tiešās izmaksas, nerunājot par netiešajām. Jo transplantācijas pacienti, to rāda arī mūsu pieredze, atgriež darba tirgū, strādā, viņiem nav pirmā invaliditātes grupa un tā tālāk. Vai šis projekts nav tikai organizatoriskās kārtības uzlabošana? Kas esot inovācija? Šis projekts noteikti nav organizatoriskās kārtības uzlabošana, jo, ja mēs runātu par organizatoru kārtību, tad mēs varētu runāt tikai par vienu iestādi, par vienu slimnīcu.
Tas, ko mēs prezentējam, mēs gribam iekļaut praktiski visus Latvijas nieru aizstāju terapijas centrus. Organizatoriski mēs kā ārsti savādāk to nevaram izdarīt. Mums nav citu rīku. To varbūt varētu izdarīt valsts institūcijas, veselības ministrija, NVD, piemēram, veidot šādu sadarbības projektu, bet viņiem tāpat būtu jāveido kaut kāds līdzīgs modelis, kā šis te piedāvātais. Mēs to esam šobrīd uzlikuši uz papīru un pēc tam teiksim, paņemiet viņu tālāk un turpiniet. Protams, kad es domāju, ka tas turpinātos arī tajā veidā, kā tas šobrīd ir iesākts. Un organizatoriski tas patiesībā ir unikāls, arī daļai unikāls visas pasaules mērogā, jo Latvija ir maza valsts, kur mēs varam šādu projektu īstenot un arī analizēt kvalitāti. Šie reģistri ir, bet caur viņiem neanalizē kvalitāti un nesniedz rekomendācijas, kas būtu nepieciešams konkrētajā ārstniecības iestādē. Jo kopā Latvijā ir 33 dialīzes centri. Tas nozīmē, ka katram ir savas individuālās pieejas nepieciešamība, katram ir savi ieteikumi, kas būs. Tad kvalitāte un arī mūsu noslēdzošais jautājums. Vai metodiskais centrs būs tie, kas uzrunās no visas Latvijas nieru aizstāju terapijas pacientus un aicinās pie sevis, tai skaitā attiecīgi uzraudzīs citu kolēģu kvalitāti? Jā, protams, ka šis arī ir jautājums, kas ir grūti atbildāms, jo metodiskais centrs veidojās no speciālistiem, kuri ir augstāk kvalificēti šajā procesā. Un mums vēl ir diskusijas, kā tieši mēs integrēsim kolēģus, kuri tad veidos šo metodisko centru, bet viennozīmīgi, ka tur tiks ietverti lielākie pakalpojumu nodrošinātāji, bet pamatā tiek ņemtas vadlīnijas, kas ir starptautiskās vadlīnijas, un tad ir jāskatās, kāds integrējās mūsu valsts vadlīnijās. Un metodiskā centra vadītājs būs profesors Petersons, kurš patiesībā ir bijis pie šūpuļa, kad tā vispār nefroloģijas attīstība Latvijā ir sākusies. Tā kā es ceru, ka tas tiks izdarīts tīri labi. Paldies! Te gan raksta mums, ka nesot bijis iespējams nobalsot. Paskatīsimies, kas tad tur ir noticis ar mūsu luksaforu, kā tauta jutusies par dzirdēto. Vidēji labi. Ļoti, zolīdi. Tas nav